100 eiro sods par staigāšanu pa ledu. Viss Rīgas dome aizliedz Daugavā Rīgā staigāt pa ledu. Turpmāk sods būs līdz 100 eiro. Var dabūt arī mutisku brīdinājumu sākumā, bet principā maksimālais sods 100 eiro. Aizliegts tagad ir staigāt pa ledu. Tas ir bīstami. Tā viņi negrib uzņemties atbildību, tāpēc automātiski saka, ka ir bīstami. Pat tāpēc, ka tagad ir rekordliels ledus biezums un tā tālāk. Nē, tagad Rīgā ir aizliegts staigāt pa ledu. Visi lūdzu ņemiet to vērā. Ir aizliegts, nav ieteicams, jā, protams, ka savi riski ir un tā tālāk. Vairs nevar staigāt pa ledu, tā kā apsveicu visus tos, kuri paspēja izbaudīt šos te priekus. Un būtiski pēdējās minūtes vai pēdējās sekundes vēl tagad te drīkst, tūlītās būs izdots jau rīkojums aizliegt. Tikko nobalsoja doma un tūlīt izpilddirektors Lange arī dos šo te rīkojumu. Tagad prieki beigušies pa ledu, Rīgā vairs staigāt uz Daugavas nedrīkst. Citur kaut kur atļauts, tur drīkst.